Sveiki, te Kalvis no Eirogold un esiet laipni aicināti mūsu pirmajā numismātikas video sērijā. Par šādiem video mēs Eirogold domājam jau kādu laiku, jo esam sapratuši to, ka šādi video varētu būt lielisks veids, kā šo nodarbi padarīt interesantāku, saprotamāku un galvenais pieejamāku visiem, ne tikai kolekcionāriem. Šajos video mēs apskatīsim vairākas ar šo nozari saistītas tēmas, kas noteikti jums palīdzēs jūsu kolekcionēšanas gaitās. Palīdzēsim rast atbildes uz jums svarīgiem jautājumiem, kā arī sniegsim padomus, kas jums ļaus labāk orientēties dažādās ar kolekcionēšanu saistītās situācijās. Šajā video mēs apskatīsim numismātikā visbiežāk lietotos terminus, un es jums tos izskaidrošu ar vizuāliem piemēriem. Tad ir svarīgi atpazīt monētas priekšpusi un aizmuguri. Visbiežāk monētas priekšpusē tiek lietots valsts ģerbonis, un šajā gadījumā arī nomināls un gada skaitlis. Ja mēs apgriežam monētu otrādi, tad reversā šeit ir attēlota mums visiem jau labi pazīstamā milda. Monētas apmale, jeb monētas josta, ir lūk šī te monētas daļa, kur šim pieclatniekam ir rakstīts Dievs svētī Latviju, un vēl šo monētas jostu arī dēvē par gurtu, kas nāk no krievu valodas vārda gurt. Nomināls ir oficiāli noteikta monētas vai banknotes vērtība. Šai monētai uz aversa ir rakstīts 5 lati. Un nomināls ir galvenā pazīme, kas atšķir monētu no medaļas. Kā piemēru mēs varam minēt lūk šo Bankas Baltija 1993. gada medaļu par godu Jāņa Pāvila II vizītei Latvijā. Un kā jūs redziet, šai medaļai nevienā pusē nav redzams nomināls. Tātad tā ir atšķirība starp monētu un medaļu. Šeit nomināls ir un medaļai nomināla nav. Tirāža norāda uz to, cik daudz monētas ir nokaltas noteiktā laika posmā. Monētu tirāžas visbiežāk var atrast specializētos monētu katalogos, kā piemēram šajā. Un šeit mēs varam redzēt mūsu pašu Ulmanlaika 2 latu monētu, un redzam, ka 1925. gadā, piemēram, ir nokaltas gandrīz 6,4 miljoni monētu, bet 1926. tikai 1,1 miljons. Monētas tirāža ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka monētas vērtību. Monētām pamatā izšķir 4 stāvokļus. Pirmais no tiem ir apgrozībā bijusi monēta. Var redzēt, ka viņa jau ir netīra un ar skrāpējumiem. Un šādas monētas visbiežāk kolekcionārus neinteresē. Ja nu vienīgi tā ir kāda īpaši reta monēta. Nākošais stāvoklis ir unts, jeb uncirculated stāvoklis. Un lūk, piemēram, šī te 2 eiro monēta ir unts stāvoklī. Un kā mēs redzam, monētai vēl aizvien ir sākotnējais spīdums. Vienīgie skrāpējumi, kas ir pieļaujami, ir kalšanas procesā radušies skrāpējumi. Šāda veida unts monētas nāk pa taisno no bankas ruļļa, kas nozīmē, ka neviens šīm monētām vēl nav pieskāries. Brilliant Uncirculated, jeb BU. Šādas monētas tiek izgatavotas kolekcionāru vajadzībām. Tām ir mazāka tirāža un tiek izmantots savādāks kalšanas process, kas nodrošina gludāku virsmu nekā parastajām unts monētām. Visbiežāk šīs monētas tiek izgatavotas suvenīru iepakojumos vai arī kā bankas komplekti. Piemēram, šis ir 2015. gada Latvijas bankas eiro apgrozības komplekts. Proof kaluma monētas ir īpašā veidā kaltas monētas ar īpašiem veidņiem, kas nodrošina spogulim līdzīgu virsmu. Un šīs te monētas vienmēr tiek pārdotas kapsulās, kas tās aizsargā no ārējās vides. Šīs monētu virsmas ir ļoti jūtīgas uz pirkstu nospiedumiem. Proof kaluma monētu kapsulas nekādā gadījumā nedrīkst atvērt vaļā un aiztikt ar pirkstiem, jo tad šo monētu virsma tiek neatgriezeniski bojāta un monēta zaudē savu kolekcijas vērtību. Šie bija daži no numismātikā visbiežāk sastopamajiem jēdzieniem, uz kuriem balstās visa nozare. Tagad jūs protat atšķirt monētu no medaļas un pārzināt dažādus monētu stāvokļus. Bet šim video tas arī viss. Ar jums bija Kalvis. Uz tikšanos nākamajā reizē.